Šovasar Puikules mūžu par savu mājvietu izvēlējusies Vokālās akadēmijas laboratorija Izdzied vasaru, kas šogad notiek jau 13. reizi un pulcē dalībnieks no dažādām Latvijas vietām. Nedēļas laikā notiek vokālās, runas, aktiermeistarības, horeogrāfijas nodarbības un jomas profesionāļu vadītas meistarklases. Vokālās akadēmijas izveidotājs un vadītājs ir Edgars Kramiņš, muzikālā teātra aktieris, režisors un vokālais pedagogs. Uz laboratoriju sabrauc cilvēki no 10 gadu vecuma līdz 50 gadu vecumam, un līdz ar to viņi ir ļoti dažādi. Viņi ir cilvēki, kuri mācās, piemēram, varbūt bērnu mūzikas skolā, bet viņiem nav vokāls nopietnas nodarbības tur. Tie ir cilvēki, kuri varbūt jau ir izvēlējušies mūziku kā dziļu savu hobiju. Kaut vai, piemēram, mūsu profesora Miglāna, kur vada klīniku Stradiņu universitātē un ir profesori, un viņai tas ir hobijs. Viņa pat vada vokālo ansamblu, tā ir viņas sirdslieta. Vienam patīk iet futbolu spēlēt, vienam patīk dziedāt. Tad, protams, ir jaunieši, kurš studē. Tā, piemēram, puisis, kas pat iestājās Mūzikas akadēmijā, meitene, kura jau beidz 2. kursu Viļņas Mūzikas akadēmijā. Bet šajās visās vietās viņiem pietrūkst tas, ka viņi var praktizēt. Ja? Tā ir viena lieta stāvēt pie klavieriem, iemācīties dziesmas, skaisti nodziedāt. Otra lieta ir to ietērpt skatuviski pievilcīgā darbībā. Te jāvar gan pakustēties, gan veidot tēlu. Laboratorijā piedalās arī dalībnieki, kas nav Vokālās akadēmijas audzēkņi, bet vēlas pilnveidot savas vokālās un aktiermeistarības prasmes. Un kā atzīst Edgars Kramiņš, nodarbību grafiks ir saspringts. Tas ir 14 stundas dienā, tas ir vokālais ansambls, tā ir skatuves runa, tas ir dejošana, tā ir aktiermeistarība, tā ir solo dziedāšana. Jā, mēs tikai to vien darām. Mums nav tāda, ka mēs te no rīta, kad mēs izējām ārā, izvingrojamies, tad nākam iekšā, tas sildam balsis, un tad vēl tās 14 stundas. 5 stundas starp brokastīm pusdienām, 5 stundas starp pusdienām un vakariņām, un vēl vakarā 4 stundas. Mēs arī skatāmies vakaros filmas, mēs analizējam ierakstus, mācāmies atpazīt labas lietas no netik labām. Un ir arī tā, kā mums ir meistarklases, un, piemēram, katru gadu mums atbrauc uz vienu vakara Ioparš, kur atkal no malas paskatās, ko var ieteikt vēl tai programmai pilnveidot. Laboratorijas dalībniekiem nedēļas laikā jāveic atbildīgs uzdevums. Nākamajā piekdienā un sestdienā notiks Puikules mūžas svētki, kuros iekļausies arī 2 koncertu uzvedumi Ziemas dārzā ar laboratorijas dalībnieku piedalīšanos. Tas mūsu plāns vienmēr ir tāds, ka mēs dodamies uz kādu pili un mēģinām kaut ko uzzināt par to vēsturi un par tām tradīcijām, kas ir apkārt. Un skatāmies arī tā, lai mūsu laboratorija vienmēr beigtos ar kaut kādiem svētkiem. Tā ir tapis koncertu uzvedums Balle pilī, kas izskanēs piekdienas vakarā 22:00, vēstot par baltvāciešu dzīvi Vidzemes mūžās līdz 1939. gadam. Mēs rādīsim viņus kā dzīvus cilvēkus, kas šodien ir starp mums. Laboratorijas darbiniekiem ir liels uzdevums, jo pirmkārt mēs esam tikko iebraukuši šeit. Tātad mums ir izdalītas notis, ir jādzied solo, ir jādzied ansamblī, ir jādejo. Tas viss, protams, vienmēr ir kostīmos, lai tas būtu atbilstoši tam laikmetam. Savukārt sestdien 16:30 būs muzikāla pēcpusdiena ģimenēm ar Vika pasakas Princese un Puķu pūķis lasījumu un Imanta Kalniņa mūziku. 1988. gadā šis iestudējums tappa, speciāli tika rakstīts 3 māsņām skridēm, kas tagad ir aizgājuši jau tālu pasauli un izauguši lielas, un kurām pašām ir bērni. Bet ņemot vērā, ka šis ir Imanta Kalniņa jubilejas gads, mēs nolēmām pie šī materiāla atgriezties. Tas arī ļoti vērtīgs, jo Imanta Kalniņa dziesmas nemaz nav tik viegli dziedāt. Tas prasa, ir uz ko augt. Tas prasa skolu, tas prasa elpu, tas prasa locījums un tā tālāk. Tāpat Puikules mūžas svētkos sestdien gaidāmas arī dažādas citas aktivitātes. Visas dienas garumā. Gan izdarības bērniem, gan lieliem, gan maziem, visiem. Tātad būs vizināšanās ar vilcieniņu, kas ir mūžas vilcieniņš, būs vizināšanās ar zirga pajūgu. Bērniem būs rotaļas un atrakcijas, būs ziepju burbuļi, būs dažādas izdarības un spēles, mūžas spēles. Un, protams, dažādi koncerti, gan
aktivitātes. Nu, piemēram, viena no tādām aktivitātēm būs ieviņu spēlmaņu dižošanās, kas aizsāksies jau 2:00 dienā, kur apmēram 4 spēlmaņi dižosies, kurš un tad iegūs titulu labākais ieviņu spēlmanis šajā gadā. Pēc tam būs muižas svētku atklāšana. Atklāšanas ceremonijā mums ir 2 skaisti kolektīvi, kas ir viens no tiem ir vēsturisko deju kolektīvs Magnolija, Sēļu muižas dāmu deju kopa Reverans un, protams, mūsu pašu novada pūtēju orķestris Senkurs. Pēc tam arī bērniem šī izrāde, kas ir saistībā ar Edgara Kramiņa audzēkņiem, tad ir Andra Baltača koncerts un noslēgumā es no Limbažu puses nācis Ausekļu teātra izrāde. Programma bagāta. Programma bagāta un cerams, ka būs piepildīta ar labu laiku, ar daudz skaistiem cilvēkiem, apmeklētājiem un skaistiem smaidiem. Sagaidīsim šos svētkus un svinēsim kopā. Visi laipni gaidīti 24. un 25. jūlijā atpūsties Puikuls muižā. Un jāpiebilst, ka Vokālās akadēmijas vasaras laboratorijas iestudētā balle pilī nākamās nedēļas noslēgumā svētdien 16:00 izskanēs arī Igatas pilī.